Slow it down. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. I must have superpowers. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space. On such a timeless flight. Let's go. Relaxing. Relaxing. Fantastiski! Nāciet man visi blakus! Paldies! Paldies jums! Kā jūtaties? Nāciet tuvāk! Droši, droši, droši! Jūtamies, tie ir ok. Visi piekusuši. Piekusuši esat, jā? Aha, bija tik grūti? Nu, diezgan. Skaidrs, labi. Agri, tavs viedoklis? Man ir jautājums, kā jums liekas, cik jūs paši ilgi spētu skatīties uz šādu veidu priekšnesumu? Kādā ziņā saprast? Nu, cik jūs ilgi spētu? Nu, stundu, 2, 3, 5? Nu, es to nemāku teikt, bet ja būtu interesanti šādi diezgan ilgi. Nu, aptuveni vismaz kaut kādās... 20 minūtes būtu ok. Nu jā. Mans komentārs, jūs esat tiešām labi dejotāji, jūs esat ielikuši tiešām arī darbu un ir lietas, kas ir sinhrons, ir interesanti visādi šādi atradumi, bet man arī, kā lai pasaka, es skatoties vienmēr analizēju, kas ar mani notiek. Un, netiek augšā no kaut kā, jūs man nepacēlāt, viss baigi, tīri, viss forši, bet man tikai gribētos vēl pateikt to, ka Dejai, lai viņai jādod ir kaut kāds savs pienesums klāt, ja viņi ir tātad nevis vienkārši, teiksim, skaņu ilustrēšana, ja? Jūs baigi precīzi noilustrējāt visu šitos te, viss tur bija precīzi ritmā, viss bija baigi forši, bet es gribu vēl kaut ko. Man vajag vēl kaut ko no Dejas. Skaidrs, vēl kaut ko redz. Viņam šodien vispār te, ka dejotāji man tā liekas, ka nepatīk īpaši. Nē, man ir tāds liktenis, ko es varu darīt. Bet kā es pamanīju sēžot, kad principā man tā liekas, ka katrs no viņiem paskatījās uz tevi. Un viens pat uzmiedza tev. Jā? Tu to nepamanīji, vai ne? Nē. Nu, var redzēt. Jāni, dejotāji tomēr. Jā. Salīdzinoši ar iepriekšējo priekšnesumu, protams, cepur nost, paldies jums liels, man bija, forši. Bet man gribējās, ka triku vairāk, kaut ko tādu. Jā, vispār jautājums, kas ir horeogrāfijas autors šīs konkrētas? Tu, ja? Es, jā. Jo īstenībā, ir redzēti šādi tipi priekšnesumi arī, šādos pasākumos, ne, gan ārzemēs, gan viskaut kur, un tur tad, tie, kas tiek tālāk, viņi tiešām izdara kaut ko tādu, kaut kādu vienu tādu triku, kad visiem mutes vaļā līdz ausīm. Tas triks man tā kā pietrūka. Noteikti nākamajā rēdījumā tiksim tālāk, noteikti. Bet īstenībā, salīdzinoši tad ar visiem dejotājiem, kas šodien ir bijuši, tad man jūs vislabāk arī patikāt. Es tev piekrītu, jā.
Paldies! Paldies! Nu, kā dejotāji. No dejotājiem vislabākie, ja? Jāna? Nu jā, nu arī man līdzīgi kā Jānim ar to dejošanu ir, kā ir, jā, nu tādā ziņā, nu, būšu atklāta, jā, es pat nezinu, kā šitais te viss deju stils saucās, tas ir hip-hops. Tas nav svarīgi. Kā saucās? Tas vairāk uz strīdienas šovu. Nu, kaut kas tam līdzīgs, jā, un man būtu grūti pateikt, ka man tas patīk, jā, nu, teiksim tā, nu, ikdienā es diez vai YouTube meklētu un skatītos pārslēgtu kanālu. Un tāpēc atkal jau man ir grūti pateikt, jā, forši, neforši, bet jebkurā gadījumā lustīgi cilvēkiem patika, jā, nu, varbūt visticamākais, ka vaina ir manī un publiku jūs paņēmāt agri vidēji, bet jebkurā gadījumā es domāju, atkārtošos vēlreiz, lai lemj skatītājs, un tāpēc neredz nevienu iemeslu, kāpēc, lai nedot jums zvaigzni. Paldies! Paldies par jūsu komentāriem! Ejam pie zvaigznēm! Agri, tavas 10 sekundes. Laikam paies tomēr viņas. Tev pat nelīdzēja, ka tev pamirkšķina. Tāpēc es neskatījos uz to pusi. Labi. Jāna, tavas 10 sekundes. Paldies, Jāni. Jāni. Jāni, viņi ir vairāk kā Vitālijs. Jā, un es ziniet, un es arī tāpēc, ka es jums avansā faktiski iedošu, lai skatītāji lemj un lems. Mēģiniet. Super! Varbūt sanāks.